Ogres Rotary klubam bija iespēja uzņemt viesus no Indijas, tā skaitā jaunai pieredzei un draudzībai atklāto vīru Bipinu, kurš ceļojumā devās kopā ar savu sievu un dēlu. Mēs esam šeit, jo piedalāmies Rotary draudzības apmaiņas programmā, kad cilvēki no dažādām valstīm iegūst iespēju doties apskatīt citu valsti. Tas vienmēr ir labi dzīvot kopā ar vietējiem iedzīvotājiem. Tādā veidā var tuvāk iepazīt vietējo kultūru. Kādas ir lielākās atšķirības starp jums un latviešiem? Es nedomāju, ka ir ļoti liela atšķirība, jo, kad iepazīsti cilvēkus tuvāk, tu saproti, ka visi ir vienādi. Katrs grib mīlestību, kompāniju. No tālās valsts kopā ieradās 5 ģimenes, kurām viesošanās laikā bija iespēja arī doties uz Lielvārdi. Apmeklējot Andreja Pumpura muzeju ar aizraujošo stāstu palīdzību, tuvāk iepazina Latvijas kultūru un tās vēsturi. Izspēlējot īstu lugu, viesi iejutās arī Lāčplēša un citu varoņu tēlos. Šī apmaiņa ar Indiju sākās ļoti nejauši. Dažiem mūsu Latvijas rotariešiem aizbraucot ceļojumā uz Arizonu, uz Ameriku. Tur sastopot Rotary klubā rotariešus no Indijas, vienkārši izveidojās ļoti draudzīga saruna, un šīs sarunas rezultātā turpinājās šī te jau konkrēta apmaiņa. Tas bija satriecoši. Es nebiju gaidījusi tik siltu uzņemšanu, tāpēc, ka indieši nav tik ļoti viesmīlīgi, bet jūs, latvieši, visi esat vienlīdz laipni un viesmīlīgi. Daudzi nezina, kur Latvija atrodas. Tā ir maz zināma valsts, bet es saviem draugiem teikšu, jums obligāti ir jādodas uz Latviju, kā Rotary apmaiņas ģimene, jo tādā veidā var iegūt labu pieredzi. Šī programma šajā gadā ir 10 dienu ilga programma. Pirmās 3 dienas viņa bija Zviedrijā. Ielidoja Stokholmā, pēc tam devās uz Norrköpingu un tad ar vilcienu atpakaļ uz Stokholmu un ar prāmi atbrauca pagājušajā svētdienā, iebrauca Rīgā. Pataisno no prāmja mēs viņus vedām uz Brīvdabas muzeju, kur bija gada tirgus, kas bija ļoti interesanti, un mūsu indiešu draugi jutās ļoti savā elementā, nokļūstot tik milzīgā cilvēku pūlī, tas viņiem bija pilnīgi kā mājās. Nākošās dienas viņi apskatīja Rīgu, gan vecpilsētu, ciemojās Saimā, arī dziesmu svētku estrādē un Rotary klubos. Pēc tam viņi devās uz Saldu, tad uz Jelgavu, vakar viņi bija Rundālē un ieradās Ogrē, un šodien mēs viņiem rādam Ogri, Lielvārdi, bijām arī Skrīvargotiņās. Latvijā Rotary ietveros šāda veida apmaiņas programma esot kaut kas jauns, bet neskatoties uz to, latvieši ir jau paspējuši viesoties Arizonā un Indijā. Tā esot lieliski iespēja iepazīt citas valstis un to iedzīvotājus tādā veidā, kādā nepiedāvā neviena turisma aģentūra. Irina Ohota, Artis Supe, Ogres televīzija.